Mākslinieks Vladimirs Serkovs ir daudzpusīgs cilvēks. Viņš veidojis firmu grafiskās zīmes, izstrādājis pilsētu objektu noformējumus, projektējis vairākus interjerus. Paralēli šiem darbiem vairāku gadu garumā mākslinieks piedalījies arī dažādos plenēros, kā rezultātā tapusi mākslinieka pirmā gleznu personāla izstāde. Izstādē skatāmie darbi gleznoti Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā, Ludzā, ļaujot iepazīt pilsētu atšķirīgās noskaņas un lauku vides noslēpumainību. Здесь, собственно говоря, собраны последних 5-летних пленеров, работа, которая связана с 4 городами. Šajā izstādē redzami pēdējo 5 gadu laikā plenēros gleznotie darbi, kuros attēlotas 4 pilsētas. Izstādē ir arī viens darbs, kas gleznots, kad man bija 16 gadi, bet pārsvarā ir jaunāki darbi. Es biežāk gleznoju ainavas, jo daba lieliski piemērota dažādām krāsu spēlēm. Māksliniekam šī izstāde zīmīga ar to, ka tā ir jubilejas izstāde. Šā gada 28. jūnijā Vladimirs Serkovs svinēja savu 60. jubileju. Mākslinieka daudzpusīgo talantu un gadu gaitā paveikto atzinīgi novērtē izstādes apmeklētāji, Vladimira kolēģi un draugi. Я, честно говоря, был даже немножко... Сейчас вот он... Я как-то не смотрел его там работы, там, ну, с ним чисто так. Вот я сейчас смотрю здесь, да, вот эти работы, да, я даже немножко удивлен, потому что здесь... Godīgi sakot, esmu pārsteigts redzot šos darbus, jo parasti dizaineri, kad sāk strādāt pie šādiem darbiem, vairāk pievēršas grafikai, bet šeit viņam ir tādas krāsas, kas man radīja lielu pārsteigumu. Mākslinieku es pazīstu jau 10 gadus, viņš ir mans kolēģis. Ļoti radoša personība, ļoti interesants cilvēks ar savu redzējumu, ar savu skatījumu uz dažādām lietām, uz mākslu. Un, protams, šī izstāde arī priekš mums ir ļoti interesanta un tāds pārsteigums, jo Vladimirs Serkovs ir pēc izglītības grafiķis dizainers, bet šeit viņš ir izpaudies glezniecībā. Viņam ir tāds savdabīgs kolorīts, tāds gaišs, sidrabains. Tās ir tāda liela pietāte un acīm redzot arī mīlestība pret savu dzimto pusi, pret Latgali. Un arī tāds savs jau redzējums uz lietām un parādībām, jo māksliniekam jau nav svarīgi iemācīties perfekti attēlot to, ko redz, ja? Bet radīt savu priekšstatu un šo priekšstatu parādīt un iegalvot sabiedrībai, ka tas ir pareizais, vienīgais. Vladimira Serkova izstāde Latgales kultūrvēstures muzejā būs apskatām līdz jūnija beigām.